Tātad, es esmu baigi sagrozījis te visus mikrofonus, un es baigi dzirdu savu narcistiski, egoistisko balsi austiņās. Bet, čau visiem! Jau 11. epizodē Ietekmes spēkā, un šodien esmu viens pats. Kaut kā sanāca, ja godīgi. Jāpizāp. It kā es esmu viens pats mājās ar Gucci un runājos ar kameru, un tad neviens nav, bet dažreiz, it īpaši apsēžoties šeit, un sākot to visu, uznāk tāds nedaudz pātrināts, sirdsdarbība. Bet lai vai kā. 11. epizode, un es šodien gribu sākt ar vienkāršu vārdu pateicību. Pirmais, ko es gribu teikt, paldies klausītājiem, paldies, Kažinski, ka tu klausies un pēc tam man pastāsti kaut ko, paldies Renāram, ka tu klausies un arī kaut ko pastāsti un arī kaut ko paņem sev. Paldies arī visiem pārējiem, kuri klausās, paldies tev, Jākab, ka tu atsūtīji video, kā tev kaķis arī skatās, kur mana balss nāk ārā no televizora, tas bija forši. Un jā, man ir ļoti liels prieks par to. Un, bet par pateicību ne tikai klausītājiem, bet vēlos pateikt to, ka pateicība ir medikaments pret depresiju. Ne medikaments, bet zāles. Un parasti depresēti cilvēki, ir depresēti, viņiem ir negatīvas domas un viņi ir bēdīgi, vai ne? Un ja viņiem paprasa, vai tu esi pateicīgs par kaut ko, viņi visticamāk saka nē. Tā, runājot par pateicību kā zāles pret depresiju, pateicība kā jebkurš cits skills, prasme, ir jātrenē, un ja to netrenē, viss paliek par pašsaprotamo. Izstāstīšu par, ak, Dievs, Gucci, atvainojos par to, Gucci šodien ir MVP, tā es viņu parasti saucu, no rītiem, kad viņš ņaud. Bet ok, es gribu turpināt par pateicību. Man bieži vien sanācis tā, ka tad, kad es kaut ko pazaudēju, tad es pēkšņi sāku domāt par to laiku, kad man tas bija, un kaut man būtu tā. Bet tajā pašā laikā, kad man tas bija, vai es to novērtēju? Vai es biju pateicīgs par to, kas man ir? Un tā atbilde ir nē. Jo tā lieta, vienalga, kas ir bijis, tas ir bijis kādu ilgu laiku. Un ja ir ilgu laiku, un ja netrenē pats savu prātu priekš pateicības, tad tas vienkārši liekas par pašsaprotamu. Piemērs par kruķiem. Es nezinu, vai es to esmu teicis, varbūt esmu. Tas idejas man tā liekas visu laiku griežās papli. Bet visu vidusskolu gandrīz nostaigājos kruķiem, un tajā brīdī, kad tu mēnesi esi nostaigājis uz kruķiem un pēc tam uzkāpis kājām, ir tik labi sajūta vienkārši staigāt. Bet tagad dzīvojot kaut kādu laiku, kad ir kājas jau pašsaprotama lieta, tā pateicība aizmirstās. Un to neatgādinot sev, tas vienkārši aizmirstās. Manā gadījumā, katru reizi, kad es esmu zālē un skrienu un es redzu savu spogulī, kā aizkustamies, es domāju, cik labi ir, kas staigāt. Vēl par pateicību un kā zālēm pret depresiju nevar gaidīt, kad, teiksim, gadu cilvēks ir bijis nepateicīgs vai depresēts vai vienalga kāds nomāts garstāvoklis. Nevar gaidīt, ka vienā dienā tas viss mainīsies. Pēkšņi novērtēsim savu dzīvi un visu, kas tajā notiek, un savus dotības un visu, ģimeni, draugus, veselību. Vienalga, kas ir, jo es ticu, ka katram ir kaut kas tāds, ko ļoti var novērtēt. Jā, gads ir pavadīts kaut kādā noteiktā domāšanas veidā, bez pateicības, tās izmaiņas nāks ļoti maz, par ļoti maziem gabaliņiem. Kā man palīdz gan pēdējā laikā, gan vispār kopš es sāku bišķi vairāk piedomāt pie sevis, ar mazām pateicībām katru dienu.
pēdējā laikā izsaka pateicību katru vakaru, kad es eju gulēt. Un es cenšos pateikties, cenšos tiešām izjust, pateikties par kājām, par draugiem, par veselību, par skaistām sarunām, par sauli, par gaisu, visām mazajām lietiņām. Un kaut kādu laiku to darot, ir sajūta, kad tās visas depresētās domas un bēdīgās domas sāk palikt arvien mazāk, un tās pateicīgās domas, pozitīvās domas sāk palikt arvien vairāk. Un īstenībā tīri no medicīnas viedokļa mums galvā ir tāda RAS sistēma, var paguglēt, un tā sistēma, tā kā mēs viņu kalibrējam, un viņa tā kā nāk mums atpakaļ. Tūlītās centīšos izstāstīt, kā tas darbojās. Ja mēs domāsim negatīvas domas, tad mūsu RAS sistēma nošķiros visu pozitīvo un koncentrēs visu uz negatīvo. Ja mēs domāsim pozitīvas domas, tad RAS sistēma nošķirs visu negatīvo un koncentrēs uz pozitīvo. Tas ir tāds vienkāršs skaidrojums. Un jā, tajā brīdī, kad vismaz man, kad es sāku vairāk censties pateikties par kaut ko, es sāku justies pateicīgāks pēc kāda laika. Un jā, tas nenotiek vienā dienā, un nevar arī gaidīt, ka tas notiek vienā dienā. Jā, tas jādara katru dienu un jāpaskatās pēc kaut kāda mēneša, kāda ir uzlabojumi. Un vēl ir viena lieta, ko es gribēju izstāstīt saistībā ar pateicību. Nesen bija universitāte, un mēs gājām pie pacientiem bērnu slimnīcā, un redzēju mazus bērnus, kuri ir saslimuši ar smagām slimībām, kuriem, principā, visa dzīve ir izmainīta uzreiz. Tā galvenā doma, ko es ieguvu, bija, viņiem jau no dzimšanas ir kaut kas atņemts, un viņi fiziski nevar darīt to, ko jebkurš cits vesels cilvēks var darīt. Un tā galvā doma, cik daudz no tā, ko vesels cilvēks var darīt, viņš dara. Un skatoties, kā es esmu dzīvojis iepriekš, es neesmu dzīvojis pateicoties un izbaudot to, kas ir dots. Es esmu veistojis. Vai tā ir scrollēšana telefonā, vai tā ir alkohola vai narkotiku lietošana, vienalga kas. Tas ir, atskatoties tagad atpakaļ, tas ir vienkārši laiks izveistots. Un tajā pašā laikā slims cilvēks, bērns, ja viņš vispār izdzīvo līdz pieaugušam vecumam, viņš skatītos uz jebkuru veselu cilvēku un domātu, kaut es būtu viņš. Kaut man būtu tāda veselība kā viņam. Un tad ir jautājums, cik daudz veseli cilvēki pateicās par to, ka viņi ir veseli. Cik daudz cilvēku neuztraucās par to, ka darbā kāds ir lietas, kas ir jādara un termiņš tūlītās, vai universitātē jākārto eksāmens. Vai citas sadzīviskas problēmas, kas liekas, ak, Dievs, cik tās ir nozīmīgas. Un redzot šādus gadījumus, liekas pašam padomāt par lietām, par kurām es uztraucos un domāju, ak, Dievs, ka tas ir traki. Nekas nenotiek vienā dienā, un tā uztraukšanās par kaut kādām lietām, tas arī ir milzīgs process. Un es ticu tam, ka var neuztraukties, es ticu tam, ka var lietas vienkārši uztvert, gan kļūdas, gan izgāšanās. Runājot par izgāšanos, bija viena diena pagājušo vai šito nedēļu, laikam pagājušo nedēļu. Es no rīta rakstīju savas pārdomas, savas emocijas un tādā garā. Un es uzrakstu teikumu, vienalga, kas notiks, es to pieņemšu, pirms tas ir noticis. Un es viņu uzreiz izdzēstu ārā. Tāpēc, ka es neticēju pats sev, ka es spēju pieņemt lietas tādas un notikumus tādus, kā viņi ir konkrētajā brīdī, jau pieņemt uzreiz, ja saprotat. Nezinu, cik es loģiski māku to pastāstīt.
Bet jā, es izdzēsu ārā. Un pēc 10 minūtēm es ieeju savā studenta profilā un skatos, ka es neesmu nokārtojis vienu eksāmenu, kur es domāju, ka es uzrakstīju baigi labi. Un tu uzreiz atsit ar to, ko es izdzēsu un ar to, kas notiek. Un kas ir sliktākais? Nu, es esmu nenolicis, man būs vienkārši jāmācās vēlreiz un jāliek vēlreiz un jānoliek. Bet tajā brīdī ir tāds notikums, kas nav bijis iznākums tāds, kādu esmu vēlējies, un uzreiz ir negatīvs sajūtas. Jā, bet tad kaut kā ātri diezgan pielec tas, kad vienkārši ak, Dievs, neesmu nolicis, un būs jādara to vēlreiz. Un diezgan ātri tiku tam pāri, lai gan tas arī nav notikums, pie kā vajadzētu stresot, un kas ir kaut kas baigi liels, bet tāpat tās sajūtas ir. Šajos brīžos, ka kaut kas tāds mazs notiek, kas liekas baigi liels, var atcerēties par tiem bērniem, kuriem nav, un kuri, ja varētu būt tajā vietā, studenta vietā, kurš nenoliek eksāmenu, viņi labprāt tur būtu. Ir vēl viens tāds proverbs, kas ar pateicību ļoti saistīts. I cursed the fact I had no shoes until I saw a man who had no feet. Gaidot šo sestdienu, gaidot šo runāšanu, man galvā bija tik daudz domas, ko varētu pastāstīt, kā varētu runāt, un bija daļa, kas teica, ka davai pieraksti, bet šorīt no rīta es pamodos un tā es vienkārši apsēdīšos šeit un centīšos būt šeit un tagad un dot visu, kas ir man šajā brīdī. Un patiesībā tā ir vēl viena tēma, par kuru es vēlētos parunāt šodien, par būšanu šajā brīdī, kad savu prātu nenoslogo ar to, kas ir jādara un to, kas ir palicis neizdarīts vai to, kas ir nesanācis izdarīt. Tā ir prasme, skills, un jebkura prasme var tikt pilnveidot un attīstīt. Un man ir tāda sajūta, ka tā prasme nekad nesasniegs savu galamērķi, ka vienmēr būs kaut kur augt, ka nevar nodzīvot līdz tādam stāvoklim, ka tu esi 101% šeit un tagad. Un tāda ir sajūta vismaz man pašlaik, kad es cenšos strādāt ar to, lai būtu vienkārši šeit un tagad izslēgt visu ārā un vienkārši būt šeit. Un kāpēc tas ir svarīgi? Kāpēc tas ir svarīgi būt šeit un tagad? Atkal izsita no domas. Ok, labi, atceru. Tātad tas ir skills, kuru vienmēr var pilnveidot un attīstīt un nekad īsti nevar nokļūt galamērķī. Un to es cenšos sev arī atgādināt, un arī šeit esmu vēl ceļā uz kaut ko, un es jūtu īstenībā pateicību par to ceļu, kas ir noiets, un kad tai prasmei tā ir attīstītāka nekā tā iepriekš bija. Un kā to īsti attīstīt? Kādus es vismaz izmantoju tehnikas. Pirmā tehnika, ko izmantoju un kas man palīdz, ir koncentrēšanās vienai lietai. Man rīts sākās ar klusumu, ar 20 minūtēm, ko es veltu tikai šīs prasmes pilnveidošanai. Es cenšos ieklausīties elpā, es cenšos vienkārši atgaiņāt visas savas domas un vienkārši būt šeit un tagad. Un patiesībā šis būšana šeit un tagad ir atslēga uz daudz jautājumiem, ko mēs cenšamies izdibināt. Ja mēs skatāmies vēsturi, ļoti daudz lieli cilvēki izmantoja šo būšanu šeit un tagad, lai atrastu atbildes uz jautājumiem, kurus viņi centās atrisināt. Tas pats Īzeks Ņūtons. Viņš bija zem ābeles un redzēja, ka ābols nokrīt, un tas viņam palīdzēja definēt gravitācijas teoriju. Es neatceros vēl kaut kāds 3 cilvēkus, kuri brīvā dabā Einšteinam ļoti patīk staigāt. Un Anglijā Winstonam Churchillam viņam arī ļoti patīk staigāt.
Un tas pats Arnolds Švarcnegers. Tajā brīdī, kad Trumps darīja kaut kādas lielas negācijas, Arnolds Švarcnegers, viņam patīk sēdēt burbuļvannā, un tajā brīdī viņš sēžot, būdams atslābinājies, viņš saprata, kā viņš var neietekmēt, bet ko viņš var darīt lietas labā. Un viņš izdomāja to, ka viņš saģērbsies savā baltajā kostīmā ar zobenu. Tā bija viena no pirmajām filmām, kur viņš piedalījās un kļuva par zvaigzni. Ka viņš saģērbsies tajā kostīmā un Trumpam veltīs tādus nopietnus vārdus. Un to viņš ieguva, esot atslābinājies savā burbuļvannā un vienkārši nedomājot par neko. Un es nezinu, kas ir ar tām idejām, ka tiešām tas arī tā strādā. Tad, kad prāts ir pilnībā atslābinājies, tad vienkārši parādās tā viena ideja, otra ideja, Un arī manā dzīvē tas ir bijis diezgan bieži, tad, kad ļauju sev iziet ārā vienkārši pastaigāties vai kur, ir tik ļoti daudz idejas, kas vienkārši uzrodās, un tas ir tādas atbildes uz jautājumiem, kurus es biju devis iepriekš. Jā, un runājot par stratēģijām, viena stratēģija tā tad sēdēšana klusumā un ieklausīšanās elpā, un ja no sākuma ir grūti, tas ir īstenībā šausmīgi grūti nosēdēt mierā ar sevi un savām domām un censties izslēgt visu ārā, tas ir ļoti grūti. Tas ir apmēram tikpat grūti kā conditioning, fiziskās sagatavotības treniņi, tikai prātam. Bet to praktizējot, var palikt labāks un var būt pozitīvi uzlabojumi. Arī man, kad es to sāku, bija šausmīgi grūti nosēdēt un negribējās, bet ar kaut kādu laiku pierodi, un tas sāk palikt par ļoti izbaudāmu procesu. Un kad vēl redz apkārt uzlabojumus, tāda pozitīvā regulācija, pārvari vienu, tev sanāk pozitīvs rezultāts, un tu atkal gribi atgriezties. Tas ir līdzīgi kā ieradums izstrādājās. Ir kaut kāds triggers, ir darbība un ir atalgojums. Un tad tā visa sistēma atkal griežās uz apli. Un tieši tāpat ar šo ir. Par būšanu šeit un tagad šodien arī bija liels piemērs. Bieži vien pieķeru sev domājot par kaut ko, kas nav šajā brīdī svarīgs. Bieži vien arī tas ir pirms gulētiešanas, kad ir tiešām jāatbrīvo viss un jāliekās slīpi. Bet dažreiz nesanāk, dažreiz tās domas vienkārši ir, un tad jācenšas nomierināt savs prāts. Šorīt no rīta domāju, ko es teikšu podkāstā, un centos kaut kādā lēnā garā izplānot kaut ko visu. Kamēr taisīju biespienu, biespiens un krējums. Un tas pieķer atkal sev domās. Arnold, domā vienkārši par to, kā tu maisīji biespienu. Pilnveido šo prasmi. Būt šeit un tagad. Un patiesībā būt šeit un tagad arī palīdz pieņemt pareizus lēmumus. Lēmumus, kas ir pareizi tādā ziņā, kad kaut ko izdarot, arī nākamajā dienā ir laba sajūta par to, kas ir izdarīts. Ka kaut ko izdarot, nav iekšā vainas apziņa, nav iekšā tāds rūgtums par kaut kādu nepareizu izvēli vai nepareizu vārdu pateikt. Būšana šeit un tagad to palīdz. Palīdz vienkārši pieņemt labākus lēmumus. Un atgriežoties pie iepriekšējā, viss nenotiek vienā dienā. Tie labie lēmumi un izvēles nesanāks uzreiz, būs visu laiku kļūdas un dažreiz pārdzīvojumi. Bet tas viss ir nepieciešams, lai uzvestu uz tā pareizā ceļa, lai turpmāk pieņemt pareizus lēmumus. Un tā jau arī ir ar visām kļūdām. Pieļaujot vienreiz kļūdu, mēs mācamies un nepieļaujam to kļūdu. Ja mēs nemācamies, mēs pieļaujam atkal to kļūdu un atkal ciešam. Un tā ir, manuprāt, lielākā ciešanu sakne, ka mēs pieļaujam kļūdas atkārtoti un ciešam. Te īstenībā arī var runāt par to, ka dažreiz
cilvēks ir pieredzis pie tā, pieredzis ciest, un lai gan viņš var runāt, ak, Dievs, es ciešu, viņš nemaz negrib. Viņš ir savā ciešanu komfortā. Viņš ir pieredzis ciest. Un kaut kas neciest būtu kaut kas pavisam jauns, un viss jaunais smadzenes kliedz, nē, go back to safety. Jā, īstenībā runājot, ir tā, ka kaut kādos brīžos uzpeld vēl kaut kādas domas, ko vēlos pastāstīt, vēlos parunāties, bet dažreiz arī aizmirstās. Ir vēl no dzīves pozitīvais, kas nāk, ja pilnveido būšanu šeit un tagad, tās ir sarunas ar cilvēkiem. Ko es arī esmu ievērojis sev iepriekš, tagad es tā vairs nedaru, bet runājot ar cilvēku, klausoties, viņš kaut ko pastāsta, un galvā ir, es zinu, ko tev atbildēt, bet tu turpini runāt. Labi, tu turpini, bet es centīšos neaizmirst to domu, ko es gribu tev pateikt, un es turpināšu atkārtot savā prātā. Un kas notiek? Es neklausos, es domāju par savu atbildi, un cenšos atbildēt, un nekas no tās sarunas nav sanācis. Ko es esmu sapratis tagad? Būt šeit un tagad ir klausīties ar visām maņām, ar acu skatienu, ar ķermeņa valodu, ar ausīm. Es zinu, ka visi to ir dzirdējuši, bet mums ir 2 ausis un 1 muta. Kāpēc? Tāpēc, lai klausītos 2 reizes vairāk nekā runāt. Jā, un arī šī ir prasme, kas ir jāpilnveido. Un patiesību sakot, pilnveidojot šo prasmi, veidosies daudz noturīgākas un daudz spēcīgākas un daudz sirsnīgākas draudzības. Cilvēkiem patiks būt klātbūtnē ar cilvēku, kurš klausās, kurš velta uzmanību. Un tas rezultāts no sarunas, ja kāds kaut ko stāsta, bieži vien tas cilvēks vienkārši, viņš nemaz negrib, lai viņam sniegtu padomu. Viņš vienkārši grib, lai uzklausītu. Jo bieži vien atbildes ir mūsos pašos. Un ja mums kāds ļauj izteikt savas domas, emocijas, mēs tās idejas atrodam paši. Mēs paši pasakam to, ko mēs gribam dzirdēt. Manā dzīvē, lasot un interesējoties par komunikāciju un arī analizējot sevi, tā arī ir prasme, kas ir jāpilnveido. Un es nevaru teikt, ka es esmu eksperts. Es nekad nebūšu eksperts, bet tas progress ir jūtams, un es esmu kaut kur progresa laikā. Es nezinu, es visus skillus un prasmes, par ko es strādāju, cenšos attīstīt. Es tos uzskatu kā tiekšanās uz horizontu. Mērķi, kas nav sasniedzami. Fiziski nav sasniedzami. Nekādā veidā. Un ja, un te ir tā doma apakšā, kad dažreiz ir labāk nesasniegt, bet tikai tiekties. Un īsti tas process ir tas, kas ir svarīgs. Un tā patiešām es tā dzīvoju pēc tādas filozofijas. Arī zinu, ka iepriekš esmu pieminējis Jonathan Livingstone Kāju, kurš arī Ričards Bachs autors superīgas grāmatas, kurš neuzskatīja to, ka kājām vajadzētu lidot no punkta A uz punktu B tikai lai pārēstu. Viņš uzskatīja to, ka kājām vajadzētu lidot. Izbaudīt to daļu no A uz B, nevis tikai. Un varam runāt arī par realitāti, par mērķiem, kad tas process ir tas pats svarīgākais. Ar to es saprotu to, ka daudz mērķi vienkārši nav aizsniedzami un šajā dzīves laikā nevar tos sasniegt. Bet tas process, kāda jēga tiekties pēc kaut kā un neizbaudīt to laiku starpā? Es uzskatu, ka tā ir vienkārši izniekošana. Līdzīgi kā tajā filmā Klika.
kad Adams Sandlers varēja uzspiest pogu un noskipot laiku. Noskipot ģimenes laiku, noskipot darba laiku, un tā viņš skipoja visu dzīvi. Patiesībā vēl viens stāsts dzirdējis par Pēterīti, kurš, kad bija skolā, viņš domāja, ka Dievs kaut kas būtu mājās un spēlētos. Un tad, kad viņš bija mājās, ka Dievs kaut kas būtu ārā. Un tad, kad viņš bija ārā, viņš atpūtās tādā pļavā. Un tad viņu satika vecenīte, burve, un viņai iedeva tādu aukliņu un teica, ja tu pavilksi aiz aukliņas, tad tu varēsi skipot laiku. Un Pēterīts ļoti nopriecājās par to dāvanu. Viņš aizgāja uz skolu un viņam apnika, viņš pavilka. Viņš bija mājās, viņš spēlējās un viņam apnika, viņš pavilka. Viņš bija pļavā. Un tad viņam apnika būt par bērnu. Viņš pavilka stiprāk. Viņš jau bija pusaudzis. Viņam bija pirmā draudzene. Viņš bija universitātē. Un tad viņam atkal apnika. Viņš pavilka. Un tad jau viņam bija bērni. Un viņam bija sieva. Un darbs. Un tas viņam arī apnika. Viņš pavilka vēl stiprāk. Un tad jau viņš bija vecs. Viņam sieva nomirusi un bērni aizgājuši savās dzīvēs. Un tad viņš domāja, kaut es varētu to visu vēlreiz. Viņš aizgāja uz pļavu un aizmiga. Un tāpat ir vecenīte pienāca klāt. Un Pēterīts pastāstīja par savu pieredzi. Un Pēterīts aizmiga. Viņš pamodās kā bērns. Un domāja, ka tas viss bija sapnis. Bet ko tas viņam deva? Viņam deva to, ka viņš vairs nekad nebeigs novērtēt to brīdi, kurā viņš ir. Un, manuprāt, šis stāsts iet viss kopā ar gan pateicību, gan būšanu šajā brīdī. Man tik liela mīlestība iekšā, to visu sakot, ja godīgi. Kamēr es neaizmirstu, gribu pastāstīt par filozofiju un atkal aizmirst par to tikko, ko es teicu, mīlestību, būšanu šajā brīdī. Ai, man dieniņa, kā var aizmirst tā? Neguči. Jāpadzerās kafiju, laikam ir pišiņa. Nesen arī izlasīju, lasu grāmatā, un tur bija tāds quotes, kas man ļoti patika. Zāle otrā pusē vienmēr būs zaļāka, līdz tu sāksi apliet zāli tajā pusē, kur tu esi. Gribēju vēl paturpināt par pateicību šajā brīdī, būšanu un dzīves novērtēšanu un izbaudīšanu. Laikam ir tas, ko es gribēju pateikt, ir tas, ka daži man nesapratīs, un tas ir ok. Un tā galvenā, nezinu, manā galvā tāda doma, ka cilvēkam neko nevar iemācīt. Un es esmu sapratis to, ka tā ir taisnība, ka cilvēkam neko nevar iemācīt, var tikai atklāt spējas viņā pašā. Tā patiesībā teicis Galilejs kaut kad ļoti sen. Un arī es šeit sēžot, neaizskaršu tos, kuri negrib tikt aizskarti, kuriem ir savi viedokļi, un tas ir ok. Es uzskatu, ka katram dzīvē nāk laiks, kad konkrētās mācības ir jāiemācās. Ka katram nāk savs laiks, kad parādās kāds cilvēks, kurš iedod kaut ko, kas ir vajadzīgs konkrētajā brīdī. Un visas mācības, kas ir jāiegūst, arī ir laikā. Un neviena mācība, nevienas grūtības netiek sūtītas tajā brīdī, kad cilvēks to nevar izdarīt. Ar to es domāju, ka tad, kad kaut kas notiek grūts, nezinu, kā formulēt šo. Viss notiek pareizajā laikā? Apmēram tā? Tajā brīdī, kad cilvēks ir gatavs, nobriedis, tad kaut kas parādās. Viens super piemērs no manas dzīves, kad tas īstenojās, ir es 17 gados. Es attiku, pirms tam bija attiecības un salauzta sirsniņa, un pēc tam bija daudzas meitenes sāpinātas, un tad, kad daudzas meitenes tika sāpinātas, bija tā sajūta, es vairs negribu sāpināt, es gribu meiteni ilgtermiņā. Tie bija konkrētie vārdi, konkrētās domas. Atcerējos, par ko es iepriekš gribēju stāstīt vēl. Šis ir ļoti saistīts, starp citu.
nonācu stāvoklī, kad es negribu sāpināt, es gribu meiteni ilgtermiņā. Un visu, kas nav tas, es pasaku nē. Un tieši tajā brīdī uzpeldēja. Šis bija stāsts par ko? Par attiecībām. Baigi forši. Es neatceros. Kā tas ir, ka šitā var kaut kur aizpeldēt un aizmirst? Redzat, nav viegli. Nav viegli runāt, nav viegli arī savas domas savaldīt un stāstīt. Vajadzētu laikam tiešām kaut kādu lapiņu vai kaut ko pierakstīt, lai būtu vieglāk, bet... Jā, par to, ka visas lietas nāk pareizajā laikā. Tajā brīdī tas nāca dabiski, tas nāca caur ļoti daudz ilga laika pavadot bēdās un negatīvās domās, bet pēc laika tas viss vienkārši noklikšķinās un saprotu, ok. Un tajā brīdī parādījās cilvēks manā dzīvē, kas pēc tam bija uz ilgu termiņu. Tieši tas, kā es vēlējos. Un tas viss nāca dabiski. To nevar uzspiest. Vēl viens piemērs. Šis ir īstenībā atklāšu kaut ko, ko man jautāja, nezinu, daudz cilvēki, gandrīz visi, kas ar mani ir saskārušies basketbola laukumu. Šis ir lielākā tāda sapratne, kas man ir bijusi vismaz pēdējos. Tad atklāšu to, kas man ir jautāts tik daudz reizes basketbola laikā. Arnold, kā tu tik augstu vari uzlikt un iedankot? Un kāda man atbilde ir? Eirolert katru dienu, treniņu katru dienu, tur tādi treniņi un šitādi. Nē. Dankošana, tas ir uzlikt augstu gaisā un bumbu ietriekt grozā no augšas. Tā bija vienīgā lieta, ko es patiesi vēlējos, kad es pirmo reizi sāku spēlēt basketbolu. Protams, bija no tēta, ka viņš teica, nu, to jau vismaz vienu reizi spēlē vajadzētu iespraust. Jā, un tas bija tāds arī pozitīvais stimuls. Kopš es sevi atceros, es vienmēr esmu vēlējies iespraust, iedankot. Un kā tas rezultējās? Tas, protams, rezultējās, ka es katrā treniņā, tad, kad bija jāmet lejapi, es lecu, cik es augstu varēju un citu pie dēļa. Jau būdams 7, 8 gadu vecumā. Pēc tam, kad es paaugos lielāks, es centos lekt un aizsniegt tīkliņu lieliem grozam. Un tajā brīdī, zin kā, nekad to neesmu izdarījis un aizeju un palecos un aizsniedzu, un tad pasaku, nezinu, vai tētis, vai kas man ir blakus. Es aizsniedzu tīkliņu, vai vecākais brālis, es neatceros. Tā bija LBL spēle. Man tālais Ventspils spēlē, un es biju maziņš, un tad mēs, kad puslaiks skrējām uz lauku un metām bumbu, un tad es centos aizsniegt tīkliņu, un es aizsniedzu. Un no Meklamora dziesma, Ma, I touched the net! Ma, I touched the net! This is the best day of my life! Apmēram tāda bija sajūta. Tas nāca no stipras vēlmes un dabiskas vēlmes. Tas nebija tāds, kas ir kaut kas uzspies, tas bija tieši man, nezinu, sirdī viss, tā bija vienīgā lieta, ko es ļoti gribēju. Un tas nāca dabiski. Un ir tiešām uzsvars uz to dabisko, jo ar šo piemēru un visu pārējo arī ir tas, ka nevar uzspiest, ko tu vēlies. Un es ticu, ka katram cilvēkam ir kaut kādas individuālās vēlmes un unikālās vēlmes, un tieši tādas, kādas ir katram cilvēkam. Un, manuprāt, dzīves laiks ir noskaidrot, kas šīs vēlmes ir. Kas ir tas, kas vienkārši aizdedzina visu iekšā. Kas ir tas, kas liktu celties katru rītu agri un darboties pie tās vienas lietas. Tās lietas, protams, dzīves laikā mainās, un tas ir ok. Arī man ir daudz mainījies. Bet kaut kādā brīdī tā viena lieta tāpat ir. Kā to var iegūt, atcerēties par to,
ir būšana šeit un tagad, izslēdzot domas, izslēdzot distractions, izslēdzot nepareizās influences. Ko es ar to domāju? Ir arī sociālajie mēdīji. Jā, tajā brīdī, kad novērš uzmanību no tā, tas ir kā velns, devil, kas vienkārši liek novērst tev uzmanību no tā, kas patiešām dzīvē ir svarīgs. No tā, lai atrastu, kas tas ir katram svarīgais. Es bieži vien uzdodu cilvēkiem par likteni, kas tad īsti ir liktenis un vai tic liktenim un tādā garā. Un, manuprāt, vislabākais skaidrojums tam ir tas, ka katram ir unikāls liktenis, ka katram jau šūpulī, kur viņš ir piedzimis, ir ielikts unikāls liktenis un cēls liktenis. Bet ne katram ir drosme iet tam pretī. Ne katram ir drosme izkāpt ārā no savas komforta zonas un kļūdīties. Ne katram ir drosme parādīties citu cilvēku priekšā un piedzīvot sakāvi. Bet, lai sasniegtu kaut ko, manuprāt, tas ir nepieciešams izkāpt ārā no savas komforta zonas un piedzīvot sakāvi. Un dažreiz varbūt izskatīties par muļķi. Dažreiz varbūt izklausīties par muļķi. Bet nav citu veidu, kā kaut ko izdarīt. Un, manuprāt, dzīves svarīgākais uzdevums ir atrast to savu unikālo, atrast to savu likteni, kur spīdēt, kas tik ļoti tiešām aizdedzina visu ķermeni, kura dēļ gribās celties katru dienu un nodoties tam. Un varbūt tas liktenis arī būs kā tiekties uz horizontu, kas nekad nav aizsniedzams. Bet tas pats process un tā sajūta, ka tu paliec labāks kaut maz drusciņi tajā konkrētajā nozarē, ko esi izvēlējies, ir tik skaisti, ir tik forši, tik tiešām. Piemērs no dzīves par mācīšanos. Ja godīgi, Covid laiks un arī pēc tam bija grūti. 21. gadā es aizgāju no studijām, pateicu, ka es vairs nemācīšos medicīnu, bet pēc tam atnācu apakaļ, tāpēc, ka dzīve vienkārši piespieda. Un bija viss tik slikti. Es nezināju, kur es eju, es nezināju, ko es darīšu. Es nezināju neko citu. Es vienkārši domāju, ok, vecāki saka, ka vai ej mācīties. Es teicu, ok, es iešu, vismaz to darīšu. Tas bija smags periods. Aiziet mācīties, mācoties ar domu izpatikt vecākiem. Ja es mācīšos, tad jūs liksiet man mieru. Es varēšu ar jums nerunāt, bet jūs būsiet apmierināti ar mani. Jūs man vairs nepārmetīsiet par to, ko es daru. Un tā pagāja laiks, līdz beidzot sākās saprat par to, kāpēc es gribu mācīties. Uzdot sev tādu jautājumu, kāpēc es gribu mācīties. Un patiesībā, es nezinu, vai pēdējais gads apmēram ir tāds, kad šī prasme, sāk palikt lielāka prasme, atrast iemeslu, kāpēc mācīties. Un, ja sākumā aizejot pirms gadiem, tie 3 gadi atpakaļ, bija iemesls ar vecākiem, pēc tam tas iemesls sāka palikt skaidrāks. Es nemācos vecāku dēļ, nu jau vairs. Es mācos sevis dēļ. Es mācos cilvēku dēļ, kurus es pazīstu. Kā es to domāju? Es to domāju tā, ka, ja man kāds zvana un prasa palīdzību, viņi zvanīs man, jo viņiem visticamāk, ir 1-2 mediķi varbūt, maksimums savā draugu lokā. Un kaut vai es būšu, nezinu, kāds ārsts, tas pats psihoterapeits vai vienalga kas cits, man ir jāorientējās citās sfērās. Es nevaru teikt, čau, man sāp vēders. Es neesmu vēdera ārsts, es esmu kāju ārsts. Manuprāt, tas ir stulbi, jo mēs mācamies mediķi. Pirmos 6 gadus mēs mācamies visu. Un jautājums ir, vai mēs mācamies? Un manā dzīvē, pēdējie 3 gadi ir bijuši uz kalnu, uz augšu, uz leju, tā kaut kā, ar iemeslu, kāpēc es mācos. Man liekas, es ļoti kaut kā uz riņķēju, bet es gribu nonākt pie tās jēgas. Jā, jēga laikam es pateicu par
kāpēc es to daru tagad. Un ir grūti atsākt, ir grūti nomainīt tos iemeslus, ir grūti samainīt savu domāšanu, kā attiecos pret mācībām, bet paiet laiks, un, piemēram, tagad ar visu prasmi būt šeit un tagad nodarbībās arī aizejot un koncentrējoties tam, kas ir, kaut vai nesaprot tik ļoti, bet ir uzlabojumi. Ja iepriekš es aizgāju uz nodarbībām, nesagatavojies un neko īsti nezināju un vienkārši nesapratu, tagad ir iekšā vēlme vienkārši izprast. Līdzīgi kā pagājušā nedēļa ar Liesmu runāja, ka viņai ir tā vēlme uzzināt, kā tas ir, kāpēc tur notiek tā. Un šī vēlme un tas iemesls ir ar mani tagad. Un tas ir grūts process, tas pats eksāmens nav nolikts un būs jāmācās vēlreiz. Bet man arī patīk kļūdīties. Man īstenībā pēc tās pusdienas, kad es uzzināju, man patīk tā sajūta. Es nezinu, es neesmu mazohists vai kaut kas tāds, bet man patīk apzināties to, kad vēl ir ceļš ejams priekšā. Un kamēr es vēl neesmu aizmirsis, ko man tā, lai šajā podkāstu laikā bieži vien atceros un aizmirstu, bet ko es gribētu runāt, kas arī atsaucās atpakaļ uz pilnīgi visu. Šis varbūt tāds filozofisks būs, un es nezinu, vai kādam patiks vai nepatiks, bet tas man dara tādu mieru un tādu lielāku, nezinu, jā, tiešām mieru. Lasu daudz grāmatas un interesējos par to, kas ar mums notiek pirms un pēc dzīves. Un viena tāda filozofiska doma ir tāda, kad kā mēs mācamies, kā mēs iegūstam mācības, ko dzīve mums māca. Caur pieredzi, un caur kļūdīšanos un caur pārdzīvojumiem, pa lielam. Nu, kad mēs ejam uz kaut ko, rāpjamies kalnā, mēs nokrītam, baigi augstumā. Mēs nenositamies, bet sasitamies. Vai mēs esam nepareizi stiprinājuši, vai mēs esam nepareizi likuši stiprinājumus, vai mēs esam atraduši akmeni, uz kura nevajag kāpt, vai vienalga kaut kāds šķērslis ir mums pagadījies ceļā, kas ir licis mums nokrist. Un tad, kad mēs nokrītam, mēs mācamies, un dzīves laikā katrs ir iemācījies kaut vismaz vienu mācību svarīgu par dzīvi, un tas ir kā rezultāts kaut kam. Un tā filozofiskā doma ir tāda, kā būtu, ja pirms dzīves mēs ierodamies, dzīves laikā mēs ierodamies šeit ar kaut kādu iemeslu. Katram ir savs iemesls, katram ir sava misija, un katram ir savs, par ko es iepriekš runāju, unikālais talants vai unikālais mērķis, cēlais liktenis. Kā būtu, ja pirms dzīves mēs būtu izdomājuši, mēs būtu vēlējušies šo likteni piepildīt, un tad ir tas jautājums, kā to piepildīt, kā mēs varētu iegūt, kā mēs varētu realizēt savu mērķi, savu misiju. Mēs varētu dzīves laikā saskarties ar konkrētām grūtībām, kas mums iedotu to, lai mēs tiktu, kur mēs vēlamies. Es nezinu, vai tas ir saprotams vai nē, gan jau, ka būs cilvēki, kas sapratīs, un būs cilvēki, kas, ak, Dievs, ko viņš te runā, kaut kāds fufeli un tādā garā. Bet tas ir okei. Kā es iepriekš teicu, katram ir savs laiks, katram notikumam. Ja cilvēks nav gatavs uzņemt mācību, tad tā mācība nenotiks ar viņu. Un tā mācība notiks tikai tad, kad ir iemācīta iepriekšējā. Un ja nav iepriekšējā iemācīta, tad dzīve vienkārši dos virsū vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz. Un bieži vien tās mācības, kuras netiek iemācītas, noved pie ciešanām. Tās nav ciešanas, es domāju, ar pātagu pa muguru vai kaut kas tāds, bet tās ir vienkārši sirds sāpes. Un manā dzīvē vismaz katras sirds sāpes ir bijušas tādas. Un man ir sāpēs daudz. Un es esmu pieļāvis vienu kļūdu pēc otras un tādu pašu, un atkal nokļūst ciešanās. Un ar katrām ciešanām ir tāds, kad paliek mazāk bail no tām. Ir tāds, bija ļoti patīk Snow Patrol grupa, un viena dziesma ir
What if it hurts? Un tie dziesmas vārdi ir tādi, ka what if it hurts like hell? Then it will hurt like hell. Tas skaidro, kas būs, ja sāpēs? Tad tev sāpēs. Punkts. Viss. Pavisam vienkārši. Un ir cilvēki, kas baidās no sāpēm un dzīvo savā komfortā. Bet, manuprāt, baidīšanās no sāpēm un palikšana komfortā nav dzīve. Tā ir vienkārši, negribu teikt dzīves izniekošana, bet nepilnīga dzīve. Zin kā, ir laiva, kur stāv piestātnē, un ja viņi nekad nepeldēs ūdeņos, viņi nekad nesasitīsies. Bet tas nav, kāpēc ir laiva. Laiva ir domāta, lai ar viņu peldētu, lai viņi nedaudz varbūt atsistos pret kaut kurien. Tas ir ok. Arī mēs tādi esam. Mēs neesam domāti, lai sēdētu savā safe harbor. Mēs esam domāti, lai ietu ārā un sasistos. Un tas ir ok. Un katru reizi, kad mēs sasitamies, mēs varam mācīties un palikt stiprāki, vai arī mēs varam nemācīties, nobīties un atnākt atpakaļ uz savu safe harbor. Vai arī turpināt un sasisties vēl vairāk un vēl vairāk. Un prikals ar sasišanām ir tā, ka es nezinu, cik es reizes dzīvē domājis, ka, ak, Dievs, šis ir pats smagākais, kas ar mani dzīvē ir noticis. Un katras grūtības ir tādas. Līdz beidzot es sapratu to, ka varbūt tas sliktākais nav vēl pieredzēts, varbūt vēl būs nākotnē kaut kas cits. Jā, tas ir no filozofiskā ir tāds, ka katrs cilvēks, kas mums ir dzīvē, pilnīgi viss, kas mums ir mūsu valsts, mūsu draugi, mūsu ģimene, mūsu sociālajie mēdī, mūsu apkārtējā vide, mūsu skola, mūsu izglītība. Manuprāt, viss ir tieši pakārtots tā, lai mēs uztvērtu to, kas mums ir jāuztver un sasniegt to, kas mums ir jāsasniedz. Un filozofiskais ir tāds, ka pirms mēs atnākam šeit, mēs varam iedomāties, ka par dvēseli. Nezinu, kā ir enerģijas nezildamības likums, un nomirstot kaut kas, nomirst ķermenis, kur paliek tas kaut kas, vai dvēseli, vai enerģija, vienalga, kā sauc kaut kas. Kā būtu, ja tas pirms nonāk šajā ķermenī, satiekās ar visiem cilvēkiem, ar ko būs kopā, un sarunā, tā kā par mācībām. Piemēram, es savā dzīvē ar bijušajām attiecībām esmu mācījies par attiecībām caur pārdzīvojumiem un grūtībām un kļūdām, ļoti daudz kļūdām, nepareizajām rīcībām un nepareizas domāšanas. Esmu ieguvis kaut ko, ko es iepriekš nesapratu un ko es nevarēju saprast. Varbūt tā ir sevis mierināšana vai kā, bet tā vienkārši ir. Mans pagātnes es nesapratu to, ko mans tagadnes es saprotu. Un es esmu to pieņēmis. Tā ir arī viena no skaistām lietām, ko izdarīt. Pieņemt to, kad iepriekšējā versija no sevis nav izdarījusi tā, kā tagadējā versija no sevis vēlētos, lai būtu darīts. Un kā būtu, ja pirms manas attiecības es esmu pirms nonācis šeit saticies ar dvēseli un lūdzis dvēselei, iemāci, kā attiecībās otru novērtēt. Iemāci, kā nepierast pie otra. Iemāci man atklātību. Iemāci man komunikāciju. Iemāci man uzticību. Iemāci man tās lietas. Kā? Satiekamies šajā. Es esmu iemācījies tās lietas. Lai gan arī nevarētu teikt, ka es esmu iemācījies, es esmu nonācis kaut kādā ceļā uz to horizontu. Un jā, vienīgais veids, kā to visu mācīties, ir tāds, kāds ir bijis. Es nezinu, cik daudz klausītāji klausās un domā, ka varbūt es esmu jūtis vai kā. Bet jā, būs tie, kas sapratīs un tie, kas varbūt nesapratīs.
Jā, es nezinu, ko jūs domājat par šo, ko es tagad izstāstīju, bet es īstenībā ļoti vēlētos saņemt kaut kādu feedbacku. Paldies arī tie, kas dod man feedback, tas ļoti palīdz. Bet droši nekautrējieties. Tas palīdz gan man, un es ceru uzlabot savu prasmi gan kā runātājam, gan kā intervētājam, gan kā izklaidētājam vai kā. Un es ceru, ka jums patīk jau tagad, bet arī ir vieta uzlabojumiem. Un paldies par šo iespēju jums, klausītāji, skatītāji. Un es domāju, ka šodien mēs varam beigt. Īstenībā man ļoti patīk šodien parunāties, lai gan bija doubts and disbeliefs, un kaut kādā brīdī tās domas aizgāja kaut kur. Bet domāju, ka diezgan labi šodien ir sanācis, un diezgan labi epizode ir sanākusi. Jā. Un starp citu 11. epizode, 11 ir bijis mans laimes skaitlis. Es visu savu dzīvi esmu nospēlējis basketbolu ar 11 numuru. Un šī ir 11. epizode. Starp citu par vienu epizodu vairāk nekā iepriekšējā podkāstā Saltais ēdiens. Tā kā es esmu pārspējis pats sevi iepriekš. Tas arī ir plus. Jā, dargie klausītāji, skatītāji, liels paldies jums un tiekamies nākamo nedēļu ar viesi. Un runājot par viesiem, sapratu to, ka dzīve ir īsa, ir noteikts nedēļu skaits, un vienu nedēļu es varu uzaicināt vienu viesi, tāpēc centīšos aicināt viesus, cik es daudz varu, jo katram cilvēkam ir kaut kas interesants, ko pastāstīt, un dzirdēt dažādus viedokļus ir ļoti interesanti, kā tad mēs šajā pasaulē dzīvojam. Un jā, centīšos aicināt cilvēkus un tad taisīt epizodes sarunu veidā, divatā pašlaik. Un es ceru, ka būs interesanti. Tāpēc šodien atvedos no jums. Paldies, ka klausījāties. Un kā YouTubers teikšu tulītās spiedz, subscribe and like. Jā, paldies. Esmu tālēs jau kaut 54. reizi to pasaku, bet es nemāku atvadīties. Es varētu runāt, varbūt vēl kaut ko pastāstīt, varbūt vēlreiz 15 reizes atvadīties un pateikt paldies. Bet jā, šī ir pēdējā. Un lai ir izdevusies nedēļa vai šī diena, jebkurā brīdī, kur tu klausies. Un es ceru, ka patīk šī epizode. Tiekamies nākamā reize.